Šovakar mēs sasildīsim sniega karalienes sirdi. Reiz senos laikos kādā tālā un ļoti augstā karaļvalstī dzīvo kāda karaliene. Karaliene bija skaista un labsirdīga, bet tomēr ļoti vientuļa. Nebija neviena, kas dāvātu tai prieku un siltumu, ko tā tik ļoti vēlās. Bet tad, kādu dienu, kad ārā uznāca putens, pie sniega karalienes durvīm noskanēja zvaniņš. Dziļ, dziļ. Karaliene atvēra durvis un ieraudzīja, ka pie tām ir savākusies viņa jautro darba rūķu tauta. Nu, kur tad ir tie darba rūķi? Tā ar platiem smaidiem sagaidīja karalieni. Priekšā visiem pārējiem stāvēja kāds nedaudz samulsts rūķeņs ar lielu ledus bumbu rokās. Un te visi vienā balsī ierunājās. Tas jums, mūsu dārgā sniega karaliene. Rūķīši pasniedz dāvanu karalienei, bet tomēr tas neradīja viņai nekādu prieku. Tad priekšā iznāca vēl viens rūķis ar lielām, skaisti iesaņotām dāvanām, bet arī tas nesasildīja sniega karalienes sirdi. Tad rūķīši viens uz otru paskatījās un saprata, ka vienīgais veids, kā sasildīt karalienes sirdi, ir vienoties dziesmā. Un tādēļ visi vienā balsī sāka dziedāt. Divi eņģeļi sēž, jumta korē un dzied, katram nomet pa dāvanai, katram, kas garām iet, bet to nedzird neviens. Kaut kas lieks, strīdīgs varbūt mums jālido, šeit katram jāir tik daudz, dziedzīgi katrs kāds pārējums tād, lai dziedam jāčakas saules. Divi eņģeļi sēž, jumta korē un dzied, katram novēlē izdodas, katram, kas garām iet, bet to nedzird neviens, to nedz neviens. Un nedēļas vei, vēl taču gaišs, kastiem gaišs, svinīgi varbūt mums jālido, šeit katram jau tā ir tik daudz, dzirdīgi, ka tur kāds pārēdis sauc, un nāk par